Demenes pagasta Kumbuļos tika atverts ilgstošas sociālas aprūpas centrs senioru rezidence. Jau no 2. jūnija šeit sāks pieņemt klientus. Centrs senioru rezidence ir tapis ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ vairs nespēja parūpēties par sevi. Šis pakalpojums ir ļoti pieprasīts visa Latvijā, un vietu pansionātas vienmēr nepietiek. Domājot par šo problēmu, biedrība Demenes sociāla atbalsta centrs kopā ar SIA Kare Art nolēma paplašināt pakalpojumu pieejamību. Kumbuļos jau sen darbojas biedrības Demenes sociāla atbalsta centrs struktūrvienība Pansija Paspārne, kur uzturās 34 klienti. Tagad vēl 20 cilvēki varas nonākt iestādē, kur valda mājīga atmosfēra un strādā pieredzējuši speciālisti, sociāli darbinieki, rehabilitētāji un aprūpētāji. SIA Kare Art, tas ir sociālais uzņēmums, ir piešķirts sociālā uzņēmuma status. Mēs izlēmām turpināt biedrības Demenes sociāla atbalsta centrs iesākto darbu, jo jau kādu laiku aktīvi strādā Pansijā Paspārnē šeit blakus telpā. Tad mēs izlēmām, ka jāturpina šī lieta, un blakus telpā mēs nolēmām izveidot sociālas aprūpes centru senioru rezidencē. Visas 20 vietas jau ir aizņemtas un jau izveidojusies rinda. Augšdaugavas novada ilgstošas sociālas aprūpes centri priekšroku dot saviem iedzīvotājiem, bet pieteikties pakalpojumam var arī cilvēki no visas Latvijas. Viena klienta uzturēšana mēnesī izmaksā 860 eiro, kas ir viena no zemākajām cenām šajā jomā. Bijusi Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne priecājas par to, parādījās gan jauns pakalpojums, gan jaunas darba vietas. Šodien vispār superīgs un liels patīkams tāds notikums, kad jau tika atverta senioru rezidence, par kuru jau domāja mūsu Regīna Tamane sen, jo tā pansija, kura šodien Kumbuļos ir, vietas cilvēkiem nepietiek. Pat novada cilvēkiem, nedomājot par to, ka vispār viņa var pieņemt arī no pilsētas, no citiem novadiem cilvēkus, jo, diemžēl, mums paliek veco cilvēku vientuļo ar vien vairāk, ar katru gadu vairāk. Senioru rezidence atverta bijušajā administratīvajā ēkā, kur agrāk darbojas pagasta pārvalde un bibliotēka. 2-stāvu ēkai dota otra dzīvība. Telpas ir izremontētas un pielāgotas cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Šeit ir 2-vietīgas un 1-vietīgas istabas. Lai izremontētu telpas, tika ņemts aizdevums valsts institūcijā Altum 46 000 eiro apmērā un ieguldīts biedrības Demenes sociāla atbalsta centrs pašfinansējums 35 000 eiro. Pansijas Paspārne vadītāja Regīna Tamane uzsver, ka paveiktais ir liels komandas darbs. Tās biedri ir cilvēki ar atvertu sirdi un gaišu dvēseli, kuri rūpējas par klientiem, kā par savas ģimenes locekļiem. Aprūpētāja profesija Latvijā arī ļoti pieprasīta, bet ne visi var strādāt šajā jomā. Tas ir atbildīgs, emocionāli smags darbs. Svarīgi, ka pārsvarā Kumbuļos strādās vietējie iedzīvotāji, bet būs arī tādi, kas brauks uz darbu no Daugavpils.